Nu, labrīt! Mēs esam pie Tirēnu jūras, tā ir Tirēnu jūra. Šodien drusku mierīgāk kā vakar bija, vakar te baigi pūta. Mēs te noparkojušies, mums blakus pa nakti uzradās vēl viena mašīnīte no Spānijas. Tāda vieglā mašīnīte piemērota gulēšanai. Baigais pērkona gāziens, mūsu mašīna atradās Peļķē. Pa nakti gāja suņus laist ārā, bija jākāp Peļķē iekšā. Un tagad laiciņš tāds mierīgs ir, bet tāds viņš reps šodien būs laikam. Tad dienas vidu soli saulīt, un tad atkal kāda mākonīt, un tā vēl kāda lietutiņa. Un pludmales bāriņš vēl ir ciet. Es te izmantoju, ka viņiem ir ūdens. Mēs te pišķi pieliesim ūdeni, šķīte kaut kur spēlējās. Gan jau, ka vasarā te būs forši. Futbola laukumiņš uztaisīts bērniem. Reku priekšā mums tarpvīnī. Vakar Gogli ieved iekšā tai tarpvīnī, jāzina. Mums jau likās vienu brīdi, ka netiksim vairs ārā. Jā. Ka iesprūdīsim kaut kur pa kādu celiņu. Es jau vispār vakar nofilmēju tur tos ceļus. Bet Goglei uzlikts ir apskats objekts, un viņi tik ved, neskatoties uz to, nu labi, it kā tur bija zaļais ieslēgts, ka var it kā braukt. Tajā aizliegtajā zonā, zinu, bet, nu, jā, klusiņš šito tur vietām bija tā pašā. Mēs esam uzbraukuši uz ātrgaitas šosejas. Nu, tur tālumā laikam redzams tas Tivoli ir. Mēs te braucam. Atkal kalnā satupināt. Braucam mēs uz villu Adriana. Mūsu kompaška ir ieradusies villa Adriana. Viena no 3 villām, kas ir apskatas objekti Tivoli pilsētiņā. Jāiet, nopirkt biļetīti ir. Tikets. Tu tikets. Nu tā villa Adriana ir īstenībā arheoloģiskais muzejs, var teikt. Un te ir senais grieķu teātris pusapļu formā. Redz, Greko teātris. No? Acīm redzot, ka tur iekšā zem tām tribīnēm, kuras incen, kāpēc viņi nav attīrījuši un sataisījuši skaisti. Kaut kas ir, pat vēl tagad tās telpas izmantojums reiz vārti priekšā ir ar atslēgu. Teatro Greko. Venēra. Bez galvas, ja? Un templis. Redzi. Nu, skaistuma dievieti, ja? Nē, nu tā neko nevar teikt, tā neko. Bišķi saplaisājusi. Armatūra iekšā, redzi. Kurā gadsimta armatūras jau sāk izmantot? Nu, antīki akmeņi sakrauti. Iespējams, ka tie tad piederējuši tam templim, vai? Un tā kaut kā. Tādu ciprešu aleju mēs te tagad ejam. Nu, pīpē viņi. Sievietes ļoti daudz, ja tagad sākušas arī tās elektroniskās cigaretes pīpēt. Te ir tāda bilde, redzi, kā viņš izskatās no augšas, tas teātris. Kas tad dod viņš labāk to priekšstatu. Un tā mēs ienākam te tajā maritīm teātrī, redzi, kur ir kolonnas.
Tā mākslīgā sala vidū. Cilvēku šodien faktiski nav mums pa laimi. Tātad Villa Adriāna ir Romas imperatora Adriāna villa bijusi. Tagad viņa pieder Itālijas valstī. Nu, izskatās, ka, jā, kad šitas visi tie veidojumi, kad betonu jau izmantojuši, toreiz ir romieši. Jā, 120. gadā mūsu ēras redzi. Nu, tāda tie atjautīgie ķieģelīši un tie līkumi esot līdz pat renesanses laikam skaitījusies viena no unikālākajām arhitektūrām. Jā, nu, mēs jau varam redzēt, kur ir mūsdienīgi kaut kas sabūvēts klāt, bet tas vecais ar viss te ir. Nu, re, slimnīca. Slimnīcā redz celles. Te ir tāda flīzītes, var redzēt, kāds ir bijušas, ja? Nu, un tad istabiņas, kur tad tie slimnieki te dzīvoja, ārstējās. Jā, tad tā izskatās, ka 3 guļvietas varēja ievietoties. Un šitā ik pa palātai uz priekšu. Es, nu, atkal 3 guļvietas. Un tādas te mums cik ir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atkal smalkām flīzītēm viss noflīzēts bijis ir. Adriānam. Ja mēs faktiski ejam uz imperatora pils pusi. Un tad šīs lūk iznāk biblioteka. Bibliotekas bijušas svarīgas, ja tajos laikos. Vispār itāļi lasa daudz grāmatu. Itāļi joprojām lasa grāmatas, jā, grāmatu veikali ir un... Tā kā vajadzētu būt it kā gudriem cilvēkiem. Nu, pasties, nu, betons, nu. Un kas tad tas ir? Ir kaut kāds ar metāls augšā. Un šī ir imperatora vannas istaba. Ar termiskiem ūdeņiem, ar saules apsildi bijusi kaut kādā veidā. Redz, kā te tad pa kāpienu, te kāp lejā. Kāp imperators pieņemt termiskās vannas. Un kaut kāds heliokamīnus, tātad kaut kāda saules apsilde ir bijis te. Nu. Grandiozo majestozo. Mēs esam nonākuši līdz imperatora pilī, lūdzu. Nu, re, kur atkal grīdas flīzes. Grīdas flīzes. Un šeit ir imperatora pils. Vēstures elpa, redzi. Un šitā ir senā Roma. Roma tepat blakus ir. 15 kilometri līdz Romai. Un Adriāns izvēlējās te uztaisīt sev atpūtas. Dāču, var sakot. Nā, redz, šitās arkas, jā, te bijušas, un tās ir saglabājušās, redz, daļa no arkādas. Nu, arkādas jau itāļiem ir, ko glābties no karstuma. Nu, baigi, zini. Es no sākuma domāju, ka šitas ir kaut kad tagad uztaisīts mākslīgi, bet izrādās, ka tas ir viss būvēts pirms 1900 gadiem. Fantastiski. Ja mēs pareizi pēc kartas norientējamies, šitās ir ugunsdzēsēju barakas, redzi. Mums kaut kas viņam te bijis, gan slimnīca, gan ugunsdzēsēji. Un vēl jāapmeklēt, apstīties, kur ir zelta laukums. Te ir sos vieta, redziet, nevar atrast izejā ārā, laikam. Tad tu spiedi sosu un saki, izvediet mani no šejienes, lūdzu, ārā. Kas te bijis ir laukums, kas te noticis, diez ir kādreiz baļļuks noticis zelta laukumā. Baigi forši. Nu, UNESCO mantojums gal galā. Kultūras. Nu, imperatora zelta laukums ir vispiemērotākā vieta, kur suņiem izdauzīties. Sevišķi, mēs esam vienīgie apmeklētāji šobrīd te
Faktiski viss Adriāna villa mums vieniem pašiem pieder. Vismaz šī daļa. Jā. Nu, kolonas dažas ir saglabājušās. Te ir kaut kāda pieņemšanas zāle bijuši. Tas viss pilsiši, tā visa pilsi bijusi. Jā. Nu, un šitie, ir bijis, dzelzbetons. Viņiem ir metāla stiegrojums augšā. Un liek tie bijuši kupoli. Priekš tiem laikiem esot bijis liels arhitektūras, sasniegums šitā te būve. Vot jā, man likās, ka tā Venēra ir tā kā mūsdienās salepināta, bet var jau būt, ka viņa ir visa armatūra no tiem laikiem. Iedomājieties, kāda greznība te bijusi kādreiz. Te ir ūdens bijis, vidūdens kanāls, pa kuru ūdens ir kaut kādi augi bijuši dārzi, ja? Brīnums, ka katri mūsdienu imperatoriņi arī grib sev pīlis sabūvēt. Tad šī nav īsti skaidrības viņiem pašiem. Šitas ir bijis vai nu zivju dīķis, vai nu Ziemas pils. Mēs jau ne pirmo stundu te staigājam un esam nonākuši vēl grandiozākā vietā, redz. Bijuši šitas imperators ir bijis atritinājis te. Ir kāds te ir noiešana tāda ar ķeģelīšiem, ja? Ziniet, ka tie iespējams ir no tiem laikiem vēl. Un šitās te pa malu ūdens noteci, lai ūdens, ka tek lejā, netraucē te. Jāpabrīnās, ko viņi dabūjuši gatavu tajos laikos. Interesanti, cik te šitai cipresei gadi ir. Tā ir no 120. gada diez. Blakus otra tāda pat ir. Nemaz nav mazāk. Tu mūžu. Tie kupoli jumti no betona, ja tie no tiem laikiem ir. Un tajos laikos, kad atklājas, kā var taisīt dzelzbetonu faktiski, ar kaut kādu armējumu betonu, viņi ieguva iespēju neticamākās formas izveidot. Un tad no tāda arī tie kupoli jumti bija tapuši, ne? Dāča ar draugiem un ar draudzenēm visticamāk. Un šitās ir lielās vannas saucamās. Uz otru pusi bija arī mazās vannas. Jā, grandi terme. Tad tur apakšā redz, ka tādas ģērbtūs, tā kā kas redz tur. Tā kā tādas ejas te redz. Un te mums redz tāds smukums ir ar statujām, ar ūdens basēnu vidū. Un šis mums saucās kanopus. Bet skats mums ir foršs. Mums laikam visapkārt ir bijušas tās skulptūras tādas. Šis laikam tad ir tas vestibils, pa kuru tad ieradās tie viesi uz tusiņu. Jā, tas viens no beidzamiem esot atrakumiem. Un nosaukt pa 100 istabu telpu, 100 kambaru telpa. Esam mēs šī kartē sapinušies un sajaukušies, bet iespējas ir tāds, milzīgs, pasties. Šitie taču visi ir vecajie vecumi. Mēs esam nonākuši līdz tai sienai, kur mēs pa to ciprešu alei atnācām. Un tā kā te mums tāds tā kā aplis ir noslēdzies, bet mums vēl ir tāds gabaliņš ejams līdz tiekam no šejienes ārā. Milzīga teritorija tai dāčai bijusi tam Adriānam. Te ir rekonstruēts, redz, kā ir izskatījusies šitā te dāča.
O, dāča bijusi ir Adriānam. Ne pa jokam. Jā. Un šitā mēs sākām ar Grieķu teātri. Nu tā mūsu šīs dienas ekskursija pa Adriāna villu ir noslēgusies. Mēs ejam pa vārtiem ārā. Nu, lūk, un tagad mēs braucam pa Tivolī. No tālu man likās, ka te parasti jau ir kaut kādi mūri ir un torņi. Lūdziens mūri. Gribējāt mūrus? Jā, bet tos mūrus varēja pa gabalu redzēt, tad te nevar redzēt, nevarēja tagad tikai uzbrauc, tad tik ieraudzīja kaut kāds mūrs, bet, nu, re, redzēs, kā mums izdosies palikt kur. Nekad jau tā bijis, ka nekad nebūtu kaut kur palikusi. Nu, kaut kur jā, nav tā, ka visu nakti jābrauc kaut kur.